Lai ar nedēļas nogali Latvijā sola vētrainu un pat lietainu, ziemas entuziasti gan norāda, ka sestdien un arī svētdien iedzīvotājiem vēl ir iespēja izmantot slēpošanas trases. Kā informē decembrī atklātās dabas parka Zilie kalni slēpošanas trases pārstāvis, sniegs trasē pēc šī brīža prognozēm nedēļas nogalē būs. Trase ir iebraukta un noblietēta, un interesantiem ieteicams to izmantot, jo jaunadēļ situācija var krasi mainīties. Svētdien būs vēl trase pieejama, bet pa nedēļu es domāju, ka būs bēdīgi. Tā kā ir iespēja, tad paizmantot tās reizes, kad sniegs ir, jo nākošajā nedēļā izskatās, ka viņu vairs nebūs atkal uz kādu laiku. Dienas, es domāju, kad arī ir vējš vai tur lietains un aptīkās laiks, tas sniegs mežā, vismaz tad trasē noturēsies. Trases izmantošana ir bez maksas, tomēr jāņem vērā, ka pagaidām tā vēl nav apgaismota, tāpēc ieteicams to izmantot dienas gaišajā laikā. Tāpat iedzīvotājiem pastāv iespējas ogrē iznomāt nepieciešamo inventāru.